Re! Viss ēters ir te! Vai jūs zināt, kāpēc mums mājās šodien ir kūka? Jā. Tāpēc, ka mums šodien mājās brauks sunītis vārdā Emma. Pirms nepilna gada ģimene no Patvērsmes pārveda Reksi. Gāja laiks, un viņi saprata, ka suņukam vienam ir garlaicīgi. Pirms gada daudzi jauno ģimeni centušies atrunāt no suņa ņemšanas, kamēr bērni ir vēl tik mazi. Ieva tomēr izlēma, ka suns būs. Turklāt tāds, kas būtu gan sargs, gan arī bērnu labākais draugs. Viņš bija voljērā kopā ar citiem suņiem. Man likās, kad rāda, šis suns būs mīļš. Man likās, kā tas var būt? Viņš rej, viņš lec žogam virsū. Kā viņš var būt mīļš? Bet tad, kad izvedām ārā no Patvērsmes teritorijas pa mežu pastaigāties, jā, tad tik tiešām suns nomierinājās. Visies bērnus samīļoja, mūs samīļoja, bija fantastiski mīļš suns. Un arī varēja redzēt, ka tas ir mūsējais suns. Viņai kā mammai bija svarīgi pašai pārliecināties par to, ka suns patiešām ir draudzīgs un neizrāda ne mazāko agresiju pret bērniem. Katram Patvērsmes sunim ir sava dzīves pieredze, ar ko jaunajam saimniekam ir jārēķinās. Tie suņi ir pelnījuši dzīvot pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi kopā ar cilvēku, un mēs šādu iespēju varējām sniegt. Reksis Patvērsmē nonāca vēl būdams kucēns. Iepriekšējiem saimniekiem viņš bija kļuvis lieks, un tie gluži vienkārši viņu izmeta uz ielas. Tiešām nesaprotos cilvēks, kāpēc viņi pamet tos suņus. Varbūt Reksis pieļauj, ka viņi varēja pamest, tāpēc, ka viņš bija ļoti hiperaktīvs. Viņš joprojām ir ļoti aktīvs suns, varbūt paņēma kāds cilvēks, kurš vienkārši ar viņu temperamentu nevarēja tikt galā. Vai tas ir attaisnojums? Noteikti nē. Ieva to ikdienu cenšas atgādināt arī saviem bērniem un priecājas, ka tie Reksi uzskata par savu draugu. Suņi ir mīļi, jauki, un, ja tev draudzene vai kāds draugs pilda mājas darbus, tu brālis vai māsa negrib spēlēties, tad tu vari spēlēties ar suņiem. Tagad mēs brauksim pakaļ Emmai, jā. Jasmīna, Dominiks un Emīlija ir priecīgi, ka pavisam drīz Reksim pievienosies Emma. Mēs braucam Emmai pakaļ, jā. Augsts ir. Nu, nāc, meitenes, skāpjam ārā un ejam pakaļ Emmai. Emmas liktenis ir līdzīgs Rekša dzīves stāstam. Arī viņa šeit nonāca, kad saimniekiem kļuva lieka. Šobrīd tas viss jau ir pagājis un aizmirsts, un Emma nepacietīgi gaida tikšanos ar lejnieku ģimeni. Emma, viss mašīnā. Emma, pienācis laiks Patvērsmē teikt atā un doties uz jaunajām mājām Bauskas pusē, kur tevi jau gaida Reksis. Čau, Reksī! Čau! Reksītī! Jā, čau, puika, kas tur ir? Aha! Kas tur ir? Reksī, sēdi! Gaidi! Gaidi! Gaidi, 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 Reksi. Nav pagājušas pat 20 minūtes, kad Reksis un Emma jau kopīgi bauda ziemas priekus. Ģimene ir patiešām priecīga, ka abi tik īsā laika sprīdī atraduši kopīgu valodu. Emma netiks turēt ķēdē, Emma būs mīlēta, aprūpēta, izlolota, kā kārtīgs tāds pilntiesīgs ģimenes loceklis.